atkal un atkal kriptomānija uzvarētāju pusē skatīties, tad mēs pērkam tos tokenus šeit tukšumā, kur viņi vēl nav iznākuši. Ir iznākti, tad mēs mēģinām atgūt savu ieguldīto kapitālu daļēji, pārdodot viņu šo te kāpumu. Un pēc tam, protams, skatāmies, kas notiek tālāk. Un šajā gadījumā, kā parasti ir šāviens uz augšu, tad pumps un pēc tam ir dumps. Ja? Un šajā gadījumā, ja jūs vērojat projektu kā tādu Dogeverse, ja jūs viņu vērojat, kas ar viņu notika, tad, lūk, protams, ka tur ir liels apjoms. Ja? Un kā redzat, šeit visi pirkumi un pārdevumi šobrīd notiek, un tad cena nokripa šis te vēders un smuki atkal kāp uz augšu. Tad šajā gadījumā, ja jūs neuzspējat pārdot šajā sākuma stadijā, tad viss, kas jums ir jāizdara, jāiztur šis te viss process cauri, un tad te smuki jau varat uztaisīt atkal par 1,2, 1,5, protams, ja gaidīsiet ilgāk, viss kaut kas var būt arī 10 tiks var būt. Jā, bet šajā gadījumā tas tik apstiprina to stratēģiju, ka nevajag jābūt pacietīgiem, ir jābūt savai stratēģijai, un tad viss būs labi. Jā. Tātad mums 10 no 10 pēdējā laikā ir uzvars, tātad neesam zaudējuši nevienu no pēdējām 10 monētām. Šajā gadījumā, ja jums nav stratēģija, nāk uz kriptomānija.lv, sākt mācīties ar mums kopā, kā mēs šodien te augstu riska spēlītēm labi nopelnām. Protams, mums ir arī stratēģijas par vidēja riskiem un par vispār par zemu risku pasākumiem. Tā kā viss kaut kas mums ir pievienojies mums un mācies arī visu šo te kripto saprast no nulles. Pagaidām, čau!